protams, ja cilvēki, kuri faktiski nesaskarās sevišķi dzīvo dabu, atskaitot kā Instagramā, teiksim, ja? Vai vienreiz gadā Jāņos, vai arī vērojot putnus, izmanto Eiropas likumdošanas rāmi dažādā veidā, ko ir rakstījuši pārsvarā Latvijas uzņēmēju konkurenti, kuriem ir nospļauties par to, kā Latvijā notiek lietas un kā mēs dzīvojam. Un kā mēs gribam dzīvot. Ja mums ir birokrātija un pārvalde, kas nespēj aizstāvēt mūsu intereses, tad man liekas, ka, ja kāds grib labāk justies, vienkārši sēžot un domājot, ka viņš ir aizliedzis un samazinājis iespēju cilvēkiem realizēt sevi un realizēt šo savu vērtību, un ir jāsaprot, ka lielākā daļa Latvijas teritorijas, lielākā daļa lauku pašvaldību, viņas bez, teiksim, mežastrādes un kokapstrādes pašreizējā veidā, principā nevar pastāvēt. Viņas jau ir uztukšas. Bet kā saka, ar tiem ierobežojumiem, par kuriem absolūti netiek domāts un kas nav nepieciešami valstī, kur vairāk kā pusi teritorija ir noklāta ar mežiem, kur ir milzīgi, kā saka, bioloģiskā salīdzinoša daudzveidība un tā tālāk. Līdz ar to, kāpēc mums dziedāt svešu dziesmu?